lupatas. Vai tev neapnīk, ka apkārt ir tik daudz puiši lupatas, kas tēlo vīriešus? Ka tos nevar laist nekur tuvu klāt, jo tiem nav mugurkaula, lai pastāvētu par kaut kādām loģiskām vērtībām vai principiem vismaz. Tie, kā mazas meitenes, pieņem lēmumus balstoties tikai uz emocijām. Ja kāda situācija prasītu kaut kādas nepatīkamas jūtiņas vai stresiņu izraisītu, uzreiz vērtības tiek pārgrozītas, lai vajadzīgās rīcības vietā varētu darīt ko citu. Kā piemēru, nav jēga ārā kāpt no mašīnas tādā augstā ziemas laikā, lai tērētu laiku uz kaut kādu piedzērušos čali, kas parubījies uz zemes. Pie tam es skatos, tikko piegāja kaut kāds vīrietis viņam palīdzēt. Īstenībā jāpiebrauc, jāpasaka, lai izsauc ātros, jo tas tak ir ātro darbs palīdzēt. Tu izsauc ātros tak. Kāpēc tu vēl neesi izsaucis ātros, ja tu uzskati, ka vajadzēja izsaukt ātros? Es vienkārši viņam esmu tuvāk. Kad katrs puisis, bazējoties uz savām emocijām, atbrīvo sevi no atbildības palīdzēt kādam, kas ir, ko redz nelaimē esam, tad sanāk, ka daudz lupatu paiet garām cilvēkam, kas reāli tuvojas nosalšanas nāvei. Protams, domājot, ka palīdzēt tas ir tak cita darbs, vai gan jau palīdzēs kāds cits. Tikai tā arī sanāk, kad jo pūles, ko prasītu pareizā rīcība vai vismaz centieni uz to, emocijām nekādi nešķiet pievilcīgi. Tāpēc vai tev neapnīk, ka ir tik daudz puiši lupatas, kas, man liekas, pat nevarētu aizstāvēt savu sievu, ja pieņemsim pie viņas atnāktu kāds deģenerāts vienkārši izvarot? Bet viņam rokās tak bija nazis, un es aizskrēju izsaukt policiju uzreiz, jo, ja viņš mani sadurtu, es policiju nevarētu izsaukt. Un pie tam es skrienu ātrāk nekā mana sieva, un es jau neesmu vainīgs, ka viņu izvaroja, kamēr es biju aizskrējis izsaukt policiju, un viņi uzreiz neatbrauc, kamēr es viņus saucu. Tā es parasti ballītēs sadodu visiem, kas man kaitina pa purnu. Kaut kā tā. Bet tikai žēl, ka šādas situācijas balstās uz reālu izaicinājumu, nevis vienkārši kādā ballītē uz emocijām izvēlēta pretinieka. Vienkārši fiziskai iekaustīšanai dēļ tā, kad ir kaut kādi kompleksi vai neizrunātas problēmas un tā tālāk. Bet, ja nevēlies tērēt vairāk laiku uz ārēji krūtām lupatām, tad uzraksti man uz WhatsApp, un es tevi iepazīstināšu ar spēcīgiem cilvēkiem.